Paldies Dzintaram, kurš ir ienesis mums studijā šo te skaisto aplūku. Nē, tas bija meitene, nevis Dzintars. Nē, šitas nedzer mums! Nē, ieskaitam! Dārgie skatītāji, esiet sveicināti jaunākajā Veikala eksperta epizodē. Mans vārds ir Lauris Zalāns, un šajā 4. sezonā jūs redzēsiet katru epizodi vienus un tos pašus cilvēkus, tāpēc, ka no iepriekšējām sezonām sanāk, mēs esam salasījuši tos spēcīgākos, lai mēģinātu noskaidrot, kurš tad ir veikalu eksperts, ultimate eksperts. Ja? Tieši tāpēc pie mums katru epizodi un arī šajā epizodē ciemos Jānis Petersons! Jā. Mums ir Nancija Garkalni. Mums ir Madara Kilkucāne. Un tad es te pieslīdu klāt. Un, protams, Lauris Zalāns! Jā, nu kā mēs šodien visi jūtamies vispār labi, mēs sapratām, mēs esam uzvarētāji pagaidām, un cerams arī turpmāk un tā. Bet kāpēc jūs divatā ķipa rēķinat? Mums ir viens tikai veikala eksperts jānoskaidro. Nu jā, bet mēs bijām komandā. Pirmajā epizodē, otrajā epizodē es vinnēju. Jā, parasti tu esi uzvarētājs. Tā, ka beidz blatot, Nancija. Bet īstenībā mēs arī esam apsēdušies, tāpēc kā tas 1., 2., 3. un man liekas, man vissliktāk iet. Nu tā ir, jā. Bet īstenībā es esmu gatavs labot visu to situāciju šajā epizodē. Madara, lūdzu, uzbur mums studijā aploksnītes. Jā, varat ienākt, paldies. Super sanāca uzburt. Man ļoti patika. Paldies jums liels, Ļoti patika. Paldies. Nu es jau mācos burt. Nē, nevis tur kaut kāds... Mājās gatavojot arī. Un tad... Un tad vīrs atnes, gatavo. Yep, that's my trick. Tā. Paldies Dzintaram, kurš ir ienesis mums studijā šo te skaisto aplūku. Nē, tas bija meitene, nevis Dzintars. Ko? Dzintaru! Es sapratu. Dzintars? Intars. Dzintars. Tātad. Šīs dienas uzdevums ar nosaukumu Kasieris uz vienu dienu. Kurš gan bērnībā nav spēlējis veikalus un iedomājies sevi kasieru lomā? Šodien vienam no jums būs iespēja šo sapni īstenot. Tieši tādā balsī, tad, kad kāds rakstīja šo uzdevumu, arī tieši tā. Es tieši iedomājos, ka tā jāuz. Jā, uzdevums. Labi, druk. Jā. Dalībnieki vēl klozes. Viens no jums, kurš izvilks laimīgo lozi, tiks apmācīts un sēdīsies kasē, lai apkalpotu klientus. Jaunajam kasierim tiks iedota austiņa, pa kuru pārējie dalībnieki no aizkulisēm dos dažādus uzdevumus, kas jāizpilda apkalpojot klientus. Par katru veiksmīgi izpildīto uzdevumu kasieris saņem punktu, bet par katru neizpildīto punkts tiek tam ekspertam, kurš izdomāja attiecīgo uzdevumu. Uzvar tas, kurš ir sakrājis visvairāk punktu. Nu labi, kā mēs nolemjam, kurš beigās sēdēs pie kases? Nu, mēs varētu kaut kā izlozēt. Jā, kā mēs izlozējam? Jā, Madara uzburs, izlozi. Atkal uzbur. Jā. Paldies. Paldies. Paldies jums liels. Jā. Tā, okei. Es ņemu šito, šitā ir manējā. Izskatās pēc Paldies. līzēm. Es izvēlējos pats. Tev bija liela izvēle. Likteņa roka tev lēma. Varam? Varam vaļā, es nezinu, kas tur varētu. Un es nesēdēšu pie kases. Jā, kā tu to Kā tu zini? zini? Jo tur nekas nav rakstīts. Bet varbūt tieši Zila tu. lapiņa? Bet es No, arī un kas tev rakstīts? Aha. Jums ir ķipa vienkārši zila lapiņa? Jā. Man ir iksiņš. Tātad tos izmest ārā. Tātad tu esi atradis dārgumus. Šitas nozīmē, ka es varu izvēlēties, kurš ies pie kases, davai? Labi. Nu, provējam. Nu, un ko Es tu iešu, izvēlies? davai? Ļoti labi izvēle. Tu esi gatavs? Jā, es esmu gatavs doties uz kasi. Ļoti gatavs. Zemajā startā jau esmu. Ja? Uzmanību, gatavību. Aiziet! Pagaidu vietā! Čau, Lauri! Dien? Uz katru preci, ko tu nopīkstini, nevis pīkstini, bet pats saki pī. Nomaini skaņu uz mūlu. Tādu rītiņu. Tas ir tā kā, ka viņa kustās. Move. Ja? Move. Pasaki tam cilvēkam pie kases, ka viņš izskatās līdzīgs tavai pirmajai mīlestībai bērndārzā. Izskatās uz gardas vakariņas. Būs. Ir kas pievienojas arī uz tik gardām vakariņām? Grūti pievienoties. Jā, vienkārši jūs esat līdzīga bišķiņa manai pirmai simpātijai, tāpēc es tā. Jā. Katram produktam, kuram tu skenē, tev jāizdomā ir līdzi atskaņa šim produktam, nenosaucot pašu produktu. Tātad tu uzskaiti, piemēram, Pampers, un tad
Vārds, kas veido atskaņu ar vārdu pampers. Zobu pasta, lai jums nav riktīga basta. Nē, viņš ir slikti. Wow. Jā, matiem. Tā, lai vienmēr tie mati ir riktīgi plati, vai ne? Jā, es jūs saprotu. Lūdzu. Pārēj uz latgaliešu valodu. I lupu krosa. Nē, tas ir Bet ar atskaņām turpini. balzāms golnīs, lai nav... Neko, viss kārtībā. Nē, kāds kārtībā, nav gan kārtībā. Lauri! Varbūt es mums nakomentēšu katru līti, labi? Lauri, tev jāpanāk, ka šī sieviete pasaka, ka viņas mīļākais veikals ir Maxima. Vai varētu būt, ka pēc šīs apkalpošanas jūs gribētu teikt, ka šis ir jūsu mīļākais veikals? Šis būs lieliskākais veikals. Tad droši sakiet arī, ka Maxima ir mans mīļākais veikals. Maxima ir mans mīļākais veikals. Super. Tā, dabū dāvanciņu no viņa, ja tev jāizdiņģē. Es arī paralēli darbam reāli meklēju draugus. Varbūt nostiprinam draudzību. Nestipriniet ar viņu neko! Draudzību mēs varam nostiprināt, nu tā kā jums ir 2 Auskari, varbūt iedodiet man vienu. Nē! Super, paldies liels. Es īstenībā atstājiet šo čeku uz mani. No jums ir Auskariņš. Lauri! Visu atliku šo pirkumu. Tā. Dungojas nevar būt balts, bet diezgan skaļi ar nā. Zini, šo dziesmu? Iepazīstini šo cilvēku ar savu iedomu draugu Miervaldis Trubiņš. Jums nemēdz būt iedomu draugi? Nē, nav kaut kā gadījies. Nē? Dabū, lai tev apmeklētājs klients iedod 5 pēc katras noskanētās preces. Ziniet, man šodien ir pirmā darba diena. Es jau te ar pāris cilvēkiem iepazinos, jau ar kādu sadraudzējos. Mums ir sadraudzības reku gredzentiņš, nu tas ir Auskariņš. Varbūt es varētu palūgt katru reizi, kad es noskanēju preci, mēs varam sasist plaukstas tā kā. Jej, ir viens šitas izdevās. Klientam ir Trubiņam. Miervaldim. Karoči, Miervaldis gribās sasist arī uz plaukstas. Nopietni, jā, Miervaldi hops. Padari visu skanēšanas procesu par vienu lielu deju, bet nepasaki ne vārda klientam. Gonna miss sense maisēm lēkā žeks. Lauri, tev turpmāk jārunā visu atlikušo laiku ar klientu tikai un vienīgi rīmēs. Tātad visiem teikumiem savā starpā ir jāveido atskaņa. Tēja. Galvenais, lai tā nav viena sēja. Jā, šis ir baigi garšīgais. Nekad neesmu garšojis, bet būs labs. Nu, mani preparis ir kā no Raimonda Paula balerīna. Ko? Biezpieni, jā, biezpieni, pulci. Tā, es drīkst varbūt ar jūsu pirkstu piespiest pogu, jā, daudzums tad divas čikītas summiņi, 14,41, vai mēs izmantojam Maximus naudiņu? Šoreiz nē, tad man arī nebūs nekāda baudiņa, 2,272, varakļāni 5,5, ar karti. Lieciet klāt un varat doties tālāk. Paldies! Tik sarežģīti saprast, ko jūs tur stāstat. Mēs zinām, bet Kas tu tieši tiki bija galā sarežģīti? vienkārši... Kas tieši bija sarežģīti? Tas, ka mēs laik runājam, gan jau viens otru pa virsmu kaut ko vāramies. Tu man neļāvi pabeigt uzdevumu. Tu man iedot uzdevumu, un kad es pasaku sveiki, tu jaut, nē, šitas neder mums! Nē, visas šī man nepatīk. Nē, mans mīļākais brīdis ir Laurim ir uzdevums dabūt kaut ko no klienta, un tavs pirmais domgājiens ir, jā, gredzēts! Jā, loģiski! Ja jums nav skaisti gredzēti. Lūdzu, Lauri, ņem, jā! Mans mīļākais brīdis bija, ka jūs sasitāt. To tu gribēji mainīt. Plauks ar iedomu cilvēku reizē. Jā, varbūt tas bija rēcīgi, jā. Miervaldis Trubiņš. Laurīt, kur tev tas Auskars parādīs, kā tu dabūji? Nu, es vienkārši gribu redzēt dzīvēm. Jā,
Lombardā jau Paska. paska. Savu repu karjeru tu arī vari sākt atvērt. Inters. Jā. Starp citu pēdējā uzdevumā. Zoba basta. Man nāk prātā nasta, bet tu pasaki basta. Tad, kad man vajadzēja repot, tas ir vissliktākais, ko es protu darīt. Nu, man nekas nenāk prātā, nekad. Es pat nesaprotu, kā tas vienkāršais basta ienāca prātā. Nē, šis bija jaudīgi. Paldies jums par uzdevumiem. Man patika. Kurš tev patika šobā? Bija forši. Nu, laikam, ka miervaldis. Jā. Tas bija Iedod forši, man cilvēku. ļoti patika, kur Jā. tas klients tukšam gaisam tā vienkārši. Jā. Uzbur, lūdzu rezultātus. Uzbur, jā, mums. Un Zinters ieradies atpakaļ studijā. Jā! Super. Es atvēršu, jā? Nu, atver, Tā, lūdzu, kaut kāds spriedzi. Radam spriedzi. Sabi. Neaplauz gozi. Un uzvarētājs ir ar knapu pārsvaru. Jā. Un viņa vārds sākas ar L. Beidzas ar S. Pa vidu ir Auri. Un skopā sanāk Lauris! Jā! Viss ciet. Tā uzvarētāju. Paldies! Es pieņemu šo paldies. Viņam liels vajag uzvarētājs Lauris, paskatīties jā. vēl vienreiz. Saka, nē, viņam tas tiešām tā var būt. Tā nu Nē, parāda man paldies arī. liels. Bet klausies, tu taču būsi reāli saeļots uz nākamo epizodu. Kas Jā. tu būsi? Sasmērāts saeļots. Es Ja būšu domāju, bez- viņš visu šito būs Es būšu ar izsmērējis. Kailu Torsu nākamajā. Jā. Negribu ko redzēt. Šo lūdzu, piefiksējam. Brons. Lauris būs Jā. ar Kailu Tors. Super. Pašpilnējos, es arī brūni. Es visu epizodu darīšu tā. Smērēsies visai. Mums būs Kails Lauris ar Kailu Torsu. Viss pareizi. Jā, lūdzu. Paldies jums liels. Bija forši. Paldies tev. Paldies liels visiem, kas noskatījās šo epizodi. Jums obligāti ir jāieliek īšķīts uz augšu, tāpēc, ka bija fantastiski uzdevumi. Par godu viņiem lūdzu to. Kādu komentāru arī mēs vispār nesmādējam neko. Ja? Mēs nesmādējam neko. Subscribojiet, dalieties ar šo epizodi. Lauris Zalants ir mans vārds ar mani šodien ciemos un kopā un dalībās un visajos ekspertos un tā tālāk piedalījās. Jā. Līdz nav mums šķirs kopīgi šeit. Precīzi! Jānis Pētersons! Nancija Garkalne! Madara Kilkucāne! Un jūs, dārgie Un Lauris Zalants. Nebija aplausa. Paldies liels! Tiekamies nākamreiz. Čavenieks! Kur tu Auskar meklē? Kur tas Auskars te palika? Paga? Kur ir tas Auskars? Cik tālu?